Es runāju par to, ka satiksmes ministrs ir atnesis uz Saeimu dokumentu, kas nav izmantojams lēmuma pieņemšanā. Tik daudz vajadzētu saprast, nevis nodarboties... Kā viņš var atnest to, ko nevar prognozēt šobrīd? Neviens pasaulē nevar prognozēt lietas. Nu kā nevar prognozēt? Nu ir kaut kādas pozīcijas, kam šobrīd tā nauda būs vajadzīga. Kad varēs pa Hormuzu šaurumu braukt 130 kuģi dienā pa brīvu? Vai visa tā nauda šobrīd aizies degvielā? Ir tāda atbilde? Protams, tā ir degvielas cena. Tā ir tikai degvielas cena. Kāpēc tad jūs neesat uzrakstījuši informatīvajā ziņojumā? Man liekas, ka šī pozīcija būs tieši tā, nav tur rakstīts tā. Es viņu 15 reizes pārlasīju, neatradu. Mēs kopīgi varam tad iet un lasīt. Nu, es māku lasīt kaut kā, man nevajag jūsu palīdzību. Par 17. un 18. gadu, ja, kad Auguļa kungs bija ministrs, nekas labs tur nebija. Tie bija labi gadi, kur aviācijā vajadzēja pelnīt, tur bija maza peļņa, 16, 17, 18 un 19. gadā bija zaudējumi. Pirmie zaudējumi -7 miljoni, kas jau šo spirāli, kas parādīja pieņemtie lēmumi, ne tie 40 uzrunātie investori tika atvesti. Ka tu esi bijis uzņēmējs, tu paskaties, kas uz kā pamatas 19. Kāpēc labos laikos, ka nav parādu sloks, ka šī sailītes sarkanā? Es apšaubu šobrīd pie šādas domāšanas, ka kompānijā ienāk lidmašīnas, ka kompānija attīstās. Mūsu plāns bija pilnīgi Nav jēgas runāt, ja tu nesaproti neko no aviācijas.